Čau, čau, mani dārgie skatītāji, atkal nedaudz video, neliels video par šodienas pirkumu. Iepriekšēju jūs redzējāt, kā es gatavoju drēbītes jaundzimušajam. Nu, un tad man jau tagad ir, man zvana, pārtrauca zvanu. Tātad, kā jau es teicu, es sāku gatavot jau dzemdību somu. Patreiz man tūlīt būs 27. nedēļa. Man jau vienmēr patīk, kad 7. mēnesī man jau ir, kad vienmēr ir soma gatava. Tātad šodien, jā, man vajadzēja, man plānots ir piekdien taisīt glikozes testu. To jau es arī pafilmēšu, jā, un man vajadzēja iet uz aptieku, pasūtīt to pulverīti. Glikozi jau uz vietas nevar dabūt. Rītā būs pulverīts, un tad es paņēmu pie reizes arī pamperus, jeb autiņbiksītes, kad man sāks tecēt augļūdeņi, jo es nezinu, vai viņi man tecēs bišķiņāms, vai tecēs uzreiz, vai slimnīcā noies, vai mājās noies tie ūdeņi, bet, drošībai jābūt, sagatavotībai jābūt, tāpēc es nopirku pamperus un parādīšu kādus. Tā tad, lūk, nopirku, es ar vienu roku nezinu, kā parādīšu, nopirku es gan tā kā biksītes velkamos, šādi te izskatās, viņas tā kā apakšbiks izskatās. Šitie bija laikam L izmērs, laikam, jā, jo man jau vēl ir jāaug. Tā, šāds te izskatās, tās saucamās biksītes. Man grūti ar vienu roku. Gandrīz kā mazuļu pamperi, biksīšu pamperi, tikai lielāki izmēri. Protams, viņus arī izmanto veci cilvēki, kam ir urīna nesaturēšana. Jā, bet, es viņus izmantošu pēc dzemdībām, vai pirms dzemdībām un arī pēc dzemdībām, jo arī tad būs diezgan daudz asins zudumi. Ar parastām paketēm būs pa maz. Un vēl es nopirku šādus te lielus, arī M vai L izmērs, bet viņi tādi pavisam lieli ir pamperi, bet šie ir ar klipšiem, rekur tādi klipsīši, šitie baigi lielie. Es arī nezinu, kurus man ērtāk vilks, vai man būs ķeizārs, vai man būs tomēr dabīgās dzemdības, tad es izmantošu šādus te pamperus, lai vieglāk ir uzvilkt. Jā, es īstenībā nezinu kā, tāpēc nodrošinājos gan. Pagaidām man ir 4, bet es zinu, ka būs jāpērk arī dzemdību komplektiņš. Es nezinu, vai slimnīca vēl dos. To es noskaidrošu vizītē. Jā, tad jau, ja kas vajadzēs, piepirkšu klāt. Lūk, šāds te šodien sanāk higēnas video, pamperu video. Tā es ar vienu roku nesalikšu. Tā, labi, es ātri vēl parādīšu, kāds man puncis ir izaudzis pa šo laiku. Jā, Ambikam skolā un atkal jau kaut kādas iesnas parādījušās. Tā, parādīšu, man tagad ir 26. 27. grūtniecības nedēļa. Lūk, tāds bumbulis patreiz man ir. Man te aloja vera fonā ir šāds te. Puncis. Nesen jūs kaut kad atpakaļ redzējāt, man bija šāda te tieši maiciņa virsū, kā noslēpt vēderu, bet vairs ar šādiem izmēriem vairāk punces nevar noslēpt. Redziet, es uzlieku virsū un man vairs nevar noslēpt, jā. Jau ir krietni paaudzies bebulītis. Tā. Jā, tā mēs augam. Ko ceru, kad patika tev šīs video, kā saku parasti. Zini, kas tev ir jādara, pastāsti, kā jūties tu, cik nedēļas esi tu stāvoklī, kā tev gāja dzemdībās. Jā, un kur tu dzemdēsi vai dzemdēji? Labi, pagaidām ar tā līdz nākamajai reizei.